Tālāk ejot, mēs iekļuvām virtuvē. Virtuvē arī bija jābūt diezgan plaša, jo klientiem patīk gatavot, kad viņi arī viesojas Jūrmala, viņi arī gatavo. Līdz ar to mēs domājam, kā to virtuvi maksimāli komfortabli uztaisīt. Gara sienu, kas ļāva mums taisīt pietiekoši dziļu virtuvi, lai iestrādātu leduskāpi, trauku mazgājumu un visu pārējo tehniku, mēs arī to salikam. Leduskapis, trauku mazgājama izlietne. Mums pat palika vieta vīnaskapim. Un tad gar sienu, kurā mēs nevarējām likt dziļo tehniku un visas tas dziļākas vietas virtuvē jāmesā, tad mums bija vienkārši 40 centimetri. Man liekas, ka tur pat nebija tie 40, bija bišķi mazāk. Mēs salikam vienkārši visas atvilknes, visu uzglabāšanas sistēmu un piedāvājam klientam risinājumu likt 2 riņķu plītsvirsmu, bet likt viņu nevis vertikāli klasiski, bet likt viņu horizontāli. Atradām virsmu, kurai vadības panelis to ļautu darīt, un attiecīgi to arī uzlikam. Gar šo sienu mums arī ir augšējie skapīši, gar šo sienu arī augšējie skapīši. Mums paliek daudz gatavošanas zonas, jā, gan šeit, gan šeit. Mums ir arī vieta nelielam ēdamgaldam, 2 personām. Ja ir pat vēlme, te var vēl vienu krēslu pielikt klāt.